Šodien, manuprāt, šeit tiek skarti ļoti svarīgi jautājumi - latviešu valodas kvalitāte medijos. Šādas diskusijas par valodas kvalitāti medijos ir ļoti svētīgas, ļoti laikā un vietā, jo, kā jau es teicu, latviešu valoda mums ir vienīgā. Svarīgi, lai bērni arī skolā iemācās latviešu valodu lietot patiešām augstā līmenī. Un pēc tam studiju laikā, kad jaunieši žurnālisti dodas iegūt savu profesionālo izglītību, lai viņi arī joprojām ir kvalitatīvas latviešu valodas vidē. Šajā seminārā, manuprāt, vērtīgākais tas, ka internetu mediji varēja pastāstīt, kā mēs strādājam un cik liela nozīme ir latviešu valodai. Piemēram, Delfī ir atvērti jauno žurnālistu apmācīšanā, arī valodas ziņā. Delfī kā redakcija, piemēram, mēs laiku pa laikam tiek aicināti speciālisti, kas kopumā redakcijai palīdz. Medija valodai būtu jābūt kā tādam asam skalpelim ķirurga rokās, es tā gribētu teikt. Ar šo atgādinājumu par valodas ētiku, jo valodas ētika ir atbildība par vārdu izvēli. Valodas ētika ir atbildība par to valodas lietojumu medijos. Kad jau jaunais žurnālists nonāk savā pirmajā darba vietā, viņam ir jābūt tai apziņai, ka latviešu valoda nav kaut kas tāds, ko mēs iemācāmies līdz vidusskolai, tā teikt, vidusskolā noliekam eksāmenu, un tad mēs par to varam aizmirst. Valoda, latviešu valoda, svešu valoda, jebkura valoda ir pastāvīgs darbs. Un visa mūsu domāšana, visa mūsu morāla, visa mūsu izglītība atspoguļojas mūsu valodā. Arī manā, tas, ko es tagad saku. Mums būtu jākultivē sevī iekšēja vajadzība rūpēties par to, lai mūsu valoda būtu maksimāli kvalitatīva, lai tā kļūst par mūsu ikdienu.